Pirmo reizi kopš ievēlēšanas Svētais Tēvs sācis pastorālo vizīšu sēriju Itālijā, lai apliecinātu tuvību ticīgajiem viņu cīņām un priekiem. Pirmā pietura bija simboliska, jo notika Pompejas dievmātes svētkos, kas ir arī viņa pāvesta kalpojuma uzsākšanas gadadiena. Šodien ir lūgšanas diena Pompejas dievmātei. Mūsu māte Marija vienmēr vēlas būt mums līdzās, palikt mums tuvu, palīdzēt ar savu aizlūgumu un mīlestību. Neapole un Pompeja bija pirmās Svētā Tēva maršruta pieturas. Svarīgākā vieta ir Pompejas vissvētākās rožu kroņa dievmātes svētnīca, viena no Itālijas svarīgākajām svētceļojumu vietām ar 3 miljoniem svētceļnieku gadā. Svētnīcu 19. gadsimta beigās dibināja Bartolu Longo, bijušais sātaniskais priesteris, kas kļuvis par rožu kroņa apustuli, ko pāvests Leons pasludināja par svēto 2025. gada 19. oktobrī. Līdz pat šai dienai Pompejas svētnīca ir svarīgs Marijas kulta simbols un vieta, kur daudzi meklē garīgu mierinājumu, dziedināšanu, iedvesmu. Nākamā vizīšu sērijas pietura šajā reģionā 23. maijā vedīs Svēto Tēvu uz Ačeru. Tur pāvests Leons 14. būs pirmais pāvests, kurš apmeklējis uguns zemes sirdi, kuras nosaukums radies biežas toksisko atkritumu dedzināšanas dēļ. Šis apvidus pazīstams ar nelegālām izgāstuvēm, neatļautiem poligoniem un atkritumu dedzināšanu, kas gaisā izdala dioksīnus un citus piesārņotājus. Pāvests Francisks bija plānojis šeit ierasties 2020. gadā, atzīmējot 5 gadus kopš enciklikas Laudato Si izdošanas, līdz Covid visu mainīja. Atzīstos, biju zaudējis cerību par pāvesta vizīti. Gan mani kolēģi, gan citi cilvēki man nepārtraukti jautāja, vai pāvests neatbrauks, tad nolēmu mēģināt vēlreiz, un es to izdarīju. Jāsaka, pāvests Leons manu lūgumu pieņēma uzreiz. Šīs vizītes laikā pāvests Leons 14. katedrālē tiksies ar bīskapiem. Privāti runās ar ģimenēm, kuras zaudējušas tuviniekus vai saslimušas toksisko atkritumu dedzināšanas dēļ. Ar pāvesta automobīli apbraukās pilsētu un kopā ar visiem Ačeras iedzīvotājiem skaitīs radības lūgšanu, kas atrodama enciklikā Laudato Si. Pāvests ierodas, lai apzināti stiprinātu mūsu apņemšanos, iedrošinātu mūs un pievērstu jaunu uzmanību saistībā ar rūpēm par radību, kas ir patiesi liels mūsu laika izaicinājums, un kas mūs pavadīs vēl ilgi. Angelo Venturato zaudēja savu meitu Mariju dēļ vēža. Viņai bija tikai 20 gadu. Slimība sākās kājā un pēc tam izplatījās līdz plaušām. Mūsu pirmā pieredze ar onkologu bija postoša. Pirmais, ko mums jautāja, bija, no kurienes esat? Mēs teicām, no Ačeras. Viņš nolaida galvu un teica, diemžēl jūs neesat vienīgie. Iesniegsiet roku, atradīsiet manu. Marijas un tēva kopīgais tetojums kļuva par asociācijas nosaukumu, kas radās pēc viņas zaudējuma. Šodien Angelo ar ģimeni vada asociāciju viņas piemiņai, katru dienu brīvprātīgi vedot vēža slimniekus uz slimnīcām un ārstniecības centriem. Bez maksas, izmantojot automašīnas un mikroautobusu, kas finansēti no ziedojumiem. Viņi arī izsniedz parūkas tiem, kas saņem ķīmijterapiju. Man pagāja 2 vai 3 gadi, līdz biju gatavs, nevis gribas trūkuma dēļ, bet tāpēc, ka nebiju finansiāli spējīgs to darīt. Visus savus iekrājumus biju iztērējis, cenšoties rūpēties par meitu. Kad beidzot to izdarījām, pirmais, ar ko runāju, bija mūsu bīskaps. Un viņš bez vilcināšanās teica, uz priekšu, es tevi atbalstu. Viņš sniedza pilnīgu atbalstu, un šī asociācija pastāv arī viņa dēļ. Godīgi sakot, es nekad nebūtu to spējis viens pats. Šajā apvidū cilvēki vēl intensīvāk izjūt bailes saslimt. Problēmas uztverē ir ļoti dziļa. Ir šīs bailes, un daudzkārt cilvēki mums saka, labāk nezināt. Mēs tāpat nomirsim, un ir grūti uzklausīt šādus vārdus.
Baznīca ir klātesoša un dzīva šajā zemē, ko iezīmē tik daudz ciešanu. Tā neatstāja viņus vienus. Medicīnas klīnika, kas atvērta visiem, Ir izveidota arī diecēzes telpās. L'ambulatorio nasce proprio per questo, per dare l'opportunità. Klīnika radās tieši šī iemesla dēļ, lai piedāvātu bezmaksas iespēju, lai daudziem cilvēkiem, kas dzīvo šajā apvidū, dodu piekļuvi aprūpei, vizītei, maiguma žestam, maigam baznīcas pieskārienam. Da parte della Chiesa. Ačeras diecēze neaprobežojas tikai ar veselības aprūpes atbalstu sabiedrībai, bet kalpo arī kā pulcēšanās, dalīšanās un dialoga vieta, tieši bīskapa rezidencē. Abbiamo realizzato qui all'interno dell'episcopio. Apmēram pirms 5 gadiem tieši šeit, bīskapa rezidencē, pateicoties arī mūsu bīskapam, izveidojām atvērtu telpu, kopienas telpu, kur viss ir savienots, pulcējot Ačeras vēsturiskā centra ģimenes. Pilsētu tikai 12 jūdzes no Neapoles. Ieradās daudzi iedzīvotāji, migranti, gan itāļi, gan ārzemnieki, bet galvenokārt tie, kam ir vismazāk resursu. Sia italiani che stranieri. Vēsturiskajā centrā ir pirmā stāva mājokļi, kur dzīvo nabadzīgākie cilvēki. Dažreiz 10 vai 15 cilvēki saspiesti kopā bez pienācīga īres līguma. 15 senza un regolare contratto di affitto. Asociācija Eiropas cilvēktiesību tiesas sprieduma īstenošanai cīnās arī par ugunsgrēku zemi, uzraugot Eiropas cilvēktiesību tiesas 2025. gada janvāra sprieduma ievērošanu, kurā Itālija tika notiesāta par tiesību uz dzīvību pārkāpšanu bīstamo atkritumu piesārņojuma dēļ. Spriedums tika pieņemts 2025. gadā un aicināja uz piesārņotās zemes attīrīšanu. Tas izriet no politiskas neveiksmes. Pirmkārt, tas atspoguļojas faktā, ka nelegālās izgāstuves problēma nebija risināta tā, lai aizsargātu un saglabātu iedzīvotāju veselību. Līdz pat šai dienai attīrīšanas situācija tā sauktajā ugunsgrēku zemē joprojām ir sarežģīta un neatrisināta. Pāvesta vizīte noteikti ir liels drosmes brīdis. Spēka pieplūdums kopienai, kas jūtas dziļi viena, saskaroties ar tik milzīga mēroga problēmu. Neviens nevar reāli ticēt, ka to var atrisināt vienatnē. Svētā tēra tuvums mūsu zemē ir neapšaubāmi mierinājuma un atbalsta avots, un tas kalpo arī kā stimuls mūsu vadītājiem ieviest visus nepieciešamos līdzekļus, lai nopietni risinātu šo problēmu. Rispetto comunque ai nostri governanti perché predispongano tutti i mezzi necessari per affrontare seriamente comunque questa problematica.